Vajadzēja nieka pusotru stundu, lai 1924. gadā dibinātu Latvijas arhitektu biedrību. Pamatprincipus tā mantoja no vācu laika Rīgas arhitektu apvienības, bet tās pēctece ir Latvijas arhitektu savienība. Biedrības pirmais vadītājs bija Eižens Laube, un organizācijas mērķis bija un paliek veicināt arhitektūras uzplaukumu Latvijā. 1926. gadā arhitekti tika paši pie savām mājām. Durvis vēra arhitektu nams. Ulmaņa laikos tappa jaunas monumentālas publiskās ēkas un laukumi masu pasākumiem. Tas bija ražīgs arhitektūras vēstures posms. 1938. gadā biedrība sāka izdot žurnālu Latvijas arhitektūra. Pēc Otrā pasaules kara 3/4 biedru devās trimdā, bet palikušie bija spiesti pakļauties komunistiskās partijas ideoloģijai. Padomju laikos tika veidoti projektēšanas institūti, kuru darbību noteica centralizētā būvniecības politika, 5-gades un 7-gades plānu sasniegšana. Tapa blokmāju rajoni, kolhozu ciemati, partijas komiteju ēkas, izņēmumu kārtā pa kādai oriģinālai sabiedriskai būvei, kā Dailes teātris, Salaspils memoriāls, televīzijas tornis, Vanšu tilts vai viesnīca Latvija. 80. gadu beigās Arhitektu savienība piedalījās atmodas notikumos, veidoja savu tautas frontes atbalsta grupu, atsākās sakari ar kolēģiem un tautiešiem ārzemēs. Pārmaiņu laikā projektēšanas institūtus nomainīja arhitektu biroji, kā arī atjaunoja arhitektūras fakultāte Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš 1995. gada tiek piešķirta arhitektūras gada balva, nozīmīgākais nozars apbalvojums Latvijā. 2002. gadā Latvija, Arhitektu savienības atbalstīta, pirmo reizi piedalījās Starptautiskajā Venēcijas arhitektūras bienālē. Mūsdienās Arhitektu savienība, kura apvieno ap 390 biedru, piešķir prakses certifikātus, organizē metu konkursus un plenērus, turpina cīņu ar likumdevējiem, aizstāv arhitekta tiesības un darbību, atbalsta ideju par koncertzāli, kā arī iesaistās citos aktuālos projektos.